Sveicināti Rēzeknē, pilsētā Latgales sirdī. Rēzekne top katru gadu skaistāka, un tagad te ir izveidota jauka pastaigu vieta, gājēju promenāde, kas vijas no Rēzeknes pilskalna un jaunās ēkas Zēmuļas līdz jaunajai koncertzālei Latgales vēstniecībai Gors. Naktīs te ir izgaismoti gan celiņi, gan tiltiņi, un romantiķi te var baudīt skaistus mirkļus. Varat Rēzekni iepazīt, izbraucot ar velosipēdiem vai ar laivām pa Rēzeknes upi. Un gājēju promenāde šogad muzeju naktī ir iedzīvināta. Te bija izvietot zeltītu skulptūru dzīvais dārzs. Mēs plānojam to iedzīvināt arī nākamajā pavasarī. Pavisam drīz no 2. līdz 4. augustam Rēzeknes pilsētas svētkos gājēju promenāde pārvērtīsies par saudabīgu laikmetīgās mākslas un kino paviljonu vietu. Rēzeknes pilsētas svētku moto šogad ir dzīve kā kino, jo paralēli notiek arī īsfilmu kinofestivāls Open Place, un Rēzeknē šogad varēs izbaudīt kino gaisotni pilsētas vidē. Savukārt 2. augustā Rēzeknē notiks laikmetīgās mākslas un mūzikas festivāls Seven Hills Fest. Te ieradīsies mūzikas un deju grupas no Gruzijas, Čehijas, Itālijas, Spānijas, Vācijas un vēl citām valstīm. Bet 3. augustā tie, kuriem patīk sajust vēstures elpu, ir aicināti doties uz Rēzeknes pilskalnu, kur viesosies vēstures rekonstrukciju klubi no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas un demonstrēs senās cīņas veidus, varēs mieloties viduslaiku virtuvē, iepirkties tirdziņā un izbaudīt vēl dažādas atrakcijas. Savukārt festivāla parkā notiks vairāki koncerti. Būs gan Borova MC, gan Savvaļņīgs, gan Astronauti, Mielaus un Pārcēlāji, Sakramental un vēl dažādas ārzemju un latviešu grupas. Svinēsim Rēzeknes pilsētas svētkus kopā. Mēs jūs gaidām! Sazatiksim Rēzeknē!